Ceturtā epizode. Ceturtā no sirds. Ceturtā no sirds. Nu jā, 3 lietas labas lietas, ceturtā no sirds. Ceturtā no sirds. Ceturtā no sirds, un mēs sākam mūsu ceturto riktīgi nice epizodi. Šodien mums sauc riktīgi nice? Riktīgi nice. Nice! Tas ir tik labs nosaukums. Tas ir tik labs nosaukums. Mums jādā, kāds tev podcasts un riktīgi nice podcasts. Un tu domā? Man šitāda bija ideja. Es gribētu jaunu radiostaciju, jo bišķiņ besīja visa mūzika, kas skan Latvijas radiostacijās, un man radiostacija sauktos Ir ok. Jo tagad pateikt, kāda tur mūzika ir ok, ko tu klausies, ir ok. Ir ok. Tie ir tādi catchy, man liekas. Jā, tāpēc nav jābūt labam, ir ok. Ir ok, jā. Mums ir riktīgi nice. Riktīgi nice, malš. Bet mums arī tajā pašā mūsu YouTube kanālā, tu redzi nice. Ļoti nice, rītīgi nice. Tas par evolūciju. Nevis evolūciju, bet arī par izaugsmu. Ļoti labi. Mēs tā arī podcastu savu. Ļoti labi. Nice un tā. Bet jā, man šodien ir ciemiņš Jānis. Jānis, Janeks. Zināms, kā DJ Janeks. Jā, tā kā man liekas, ir tik daudz dažādi veidi, kā tevi pieteikt. Kā tev patīk, kā tevi? Plēmē nav, kas esam pieredzi pie visu. Tu atsaucies uz visu? Atsaucos uz visu. Ej, tu. Saspacēju ausis. Ej, tu un tad. Jā, ok. Bet mans pirmais jautājums ir nemainīgs katrā epizodē. No. Kas tu esi? Es dēls, boyfriends, reperis. Es primāri identificējos ar reperi, un pārējās lietas man vienkārši kaut kā laika gaitā ir apēdušas. Cipa to repa novirs, to daļu. Bet man reps vienmēr paliks kā sirdslietiņa, kā tas, ar ko es sāku, kā tas, kas man tā kā palīdzēja, lai es, nenodzertos pilnībā. Varbūt sen. Pēc cik gadiem tu varētu repot kā tu? Man liekas, ka es sāku... Varētu tas večuks, kas repo. Mierīgi, pilnīgi mierīgi. Mēs jau nezinām, šī pirmā paudze, pirms 10 gadiem, pirms 10 vēl ne, bet pirms 15 gadiem būtu kādam pateicis, ka viņš būs tādā zenītā, kā ir šobrīd, viss, kas ir uzbūvēts, neviens neticētu, pilnīgi neviens, jo visi repoja pagrabos par alus kuponiem. Zini, kaut kādos klubos, davai uztaisim repu tusiņu, reku alus kuponu džeki. Un visi arī repoja, jā, visiem, mums ir kur uzstāties, cipa nav paģezdos. Zini, kā man liekas, tā kā tas notika pagrabos un neviens par to nezināja, tas man liek aizdomāties, kas tagad notiek pagrabos? Mums vēl kaut kas jauns sākās. Jā, 100 punktu. Kas tagad notiek pagrabos? 100 punkti, jā, tas ir labs jautājums, kas tagad notiek. Nē, gan jau es tāds marihuānas audzēšanu. Kaut kāda seksa dungeoni, kaut kas nezinu. Bet tas jau vienmēr bijis. Jā, tas ir vienmēr bijis, tas nav kas unikāls. Jā, man gribas tev prasīt, cik daudz tu vispār zini par šo podcastu? Es zinu tik, cik man Marija pastāstīja pa ceļām. Diemžēl piedodiet, man nebija laiks iepazīties. Es nezinu, cik slavada. Man nebija laiks iepazīties. Nē, tas viss ir kārtībā, jo mums tāda galvenā tēma ir par un ap jaunatnēm, tad gribas zināt, kāds tu biji pats jaunībā. Kāds tu biji jaunietis? Es zinu, nav pieklājīgi prasīt, cik tev gadi, tā nevar pasūt, cik tev gadi. 27. Mēs viņu skaitam vēl kā jaunie. Viņa ir, jo vēl skaitā. Zin, kā ir Latvijā līdz 25, bet Eiropā līdz 30. Tad jūs esat vēl jaunieši, bāc. Es esmu uz tās kraujas malas un kā tūlīt tas vienkārši. Es gribēju teikt, bija joks, jā, 3 pieauguši cilvēki runās par to, kā ir būt jaunietēm. Jā, bet kāds tu biji jaunietis? Mēs tagad jāsliek. Konkrēti jaunietis vai bērnība kaut kāda. Jaunietis mēs ņemam cik no 15 līdz... No 13. Pieņemsim, kas ir tas thresholds līdz cik aptuveni? Ņemam 13 līdz 25. Jā, ņemsim to. Kāds tas bija? Tas bija īstenībā... Tie gadi bija tāda baigā, nenormāli jocīgi, jo es 13 gados biju tā kā nenormāli kautrīgs. Es biju šausmīgi kautrīgs. Jaunietis, man bija bail no visas pasaules, man bija bail, ko man padomās. Es parasti klasē, es ieņēmu klases klaunu lomu, jo tad, ja es redzu pa sevi, tad citi nevar pa mani smieties, vai ne? Stratēģija. Un tas bija smagi, man bija ļoti, ļoti grūti skolā. Tāpēc man bija arī slikts atzīmes papildus tam visam. Es neteiktu, ka esmu stulbs.
Es neteiktu, ka es biju stulbs, vai ne? Un man liekas, es arī tagad neesmu stulbs, bet man ir tas tur, man bija ADHD, pirms tas bija stilīgi. Pirms tas bija tik tā kā visiem, vai ne? Man viņš bija, pirms cilvēki Latvijā vispār runāja par to, zini? Ķipa, nu, kad tas eksistē, vai ne? Nu, kur vienkārši norakstīja, tu esi slinks, tu esi stulbs. Viss, zini? Tas bija tā 2000 sākums, 2000 kaut kas tāds. Lītīgs hipsters. Nu, jā, man tas bija pirms tas bija stilīgi. Un tad man arī tā likās, un bija baigi grūti skolā, un tad kaut kā, kad es izlausos ārā no vidusskolas, tad pabeidzu vidusskolu, un tad es iestājos augstskolā, un sapratu, ka nafig es negribu būt augstskolā. Bišķiņ pastrādāju apkārt, un tad kaut kā tas jocīgi, man sāka vienā brīdī, es satikos ar, teiksim tā, es svēti ticu tam, ka cilvēks ir savas vidas produkts. Es tam svēti ticu, kad parādi man savus draugus, es parādīšu, kas esi tu, piemēram, un es ticu, ka tu esi reāli savas vidas produkts, tu esi pilnībā atkarīgs no tā, kādā vidē tu esi. Un tad es kaut kur 20 gadu, nu, kad bišķiņ pēc 20, es izvācos ārā no vecākiem, no Ziepniekalna, no visas tās Ziepniekalna vides, kas man bija, no viss tā. Un es sāku tusēt ar citiem cilvēkiem, kuriem joprojām esam draugi. Lielāko daļu tur Bāliņu iepazinos, vai ne, Eliotu, Edu, Džumbi. Un tad, kad tu tiec izrauc ārā no tās vides, tu sāc zināmā mērā atplas savus spārnus, zini? Tu sāc atrast vairāk sevi, jo pa lielam džekiem ir tā, džeki visi ir dalbījumi līdz 25 gadu vecumam, tā kā, zini? Tev ir kaut kāda, piemēram, džekam ir 18 gadi, tev riktīgi patīk kaut kāda 18 gadīga čiks, kāpēc viņai ir vecāks puisis? Es nezinu, kas tam 26 gadus vecajam džekam ar darbu, mašīnu un smadzenēm ir tāds, kas nav man. Zini, cip aptuveni. Un tu to nesaproti. Un tā, kad tev sāk nohitot, ir 25, 26, 27. Nu jā, skaidrs viss ir. Un tad tu tā kā sāc atplast tos vārdus, un tu sāc mainīties, un tu satiec kaut kādus vecus cilvēkus, vecas paziņas, kur saka, bet tu tāds neesi, tu ķipa tēlo kaut ko, zini, jo viņi tev atcerās kā vienu konkrētu, zini, bet patiesībā tu saproti, ka tu tāds, kāds tu esi šobrīd, tu esi vienmēr bijis dzīvē, tev vienkārši nebija pareizie cilvēki, ar kuriem tu to atlauzi, no kur tev tas iznāk ārā. Un tu tāds esi bijis vienmēr, un patiesībā tu tēloji to, kas tu neesi līdz tam brīdim, kamēr tu atlauzi. Jo cilvēks nobriest līdz 33-5 gadu vecumam, viņš aptuveni nobriest. Tā kā mēs varam... Tā kā vēl var runāt par to, protams, cilvēki var mainīties visu dzīvi, bet par to konkrēti kāda tavu personība, kas tu esi, tas nedefinē tevi ne 10, ne 13, ne 15 gados, tā kā tas viss fliposies pilnīgi apkārt. Tā kā man tas kāds es biju jaunietis, tu nevari uzlikt vienu punktu. Es biju kautrīgs, es biju šausmīgi kautrīgs, es biju kluss, es biju klases klāns, es biju šausmīgi. Es biju priekš džeku standartiem, es biju ļoti tieviņš. Skolās es biju ļoti tieviņš, ļoti tieviņš, un man bija šausmīgi liela komplekss par to. Tagad, piemēram, es esmu normāls. Un daļa man veco paziņa ir rastī. Tāda, zinu, džeki tieši pieņēmušies, džeki tieši. Un es viņus satieku, un tāds, Who's laughing now? Jā, tā kā who's laughing now. Plus, jā. Un džekiem tas citādāk pilnīgi. Man gribas pieķerties pie tiem izaicinājumiem. Tu minēji, ka tev bija... vēl pirms visiem trendiem tu jau izjūti to ADHD, un kā tu to dīloji? Es nekā. Nevarēju jau nekā dīlot. Tevi jau neved ne pie psihoterapeita, ne pie kā. Tāpēc, ka nav. Neviens nezināja, nebija tāds termins vispār zināms. Tas bija vienkārši, tu tāds esi. Un viss, tā kā vienkārši dzīvo, eksistē, turpina eksistēt, pofīgi. Jo tas, ar ko saskaras ļoti liela daļa jauniešu tagad. Jā, tagad tas ir vismaz zināms. Tas ir vismaz zināms, bet to, ko es esmu arī novērojis, un tas ir tikai mans personīgais novērojums,
tāpat ar to nedīlo tā, kā vajadzētu dīlot? Nu, man ir varbūt bišķiņ pretējs viedoklis. Man ir varbūt tā, ka baigi daudz šobrīd jaunieši domā, ka pasaulē vajadzētu pielāgoties viņiem. Kaut arī ir tā, ka, zin kā, man ir ADHD, man ir tas, man ir šitais, kaut kā. Man nepatīk, ka cilvēkiem patīk ieņemt upuru lomu uzreiz ļoti viegli, ka ķipa, es nabadzīšu. Tā mēs piekrītam. Man šausmīgi nepatīk, kad ieņem to, es nabadzīšu, un man ir šitais, man ir tas, un es nevaru to, un es nevaru šitā. Nu, dzīve tev arī sabradās tad. Ja tu tāds esi, es tev uzkāpšu uz galvas. Mēs būsim kaut kādā konkurējošā, dominējošā vidē, teiksim, uzņēmumā. Tu tāds tiešām esi, es tevi iznīcināšu, es tevi sabradāšu, es parādīšu, ka es dominēju pār tevi. Bet tu nedrīksti ļaut savām tām lietām ietekmēt savu nākotni. Tev jāiemācās viņām dīlot. Tev tas ir jādara, jo pasaule nepielāgosies tavai īpatnējai domāšanas veidām par ADHD. Viņa tā nebūs, tā vienkārši nebūs. Un tas kamols ir jānorij. Viņš ir jānorij. Un pasaule tam nepielāgosies. Un tev vienkārši jāmācās izspiest no tās savas situācijas labākais, ko tu vari izspiest. Tavs multitaskings, piemēram. Tas, ka tu vari darīt nenormāli daudz lietas, cipa paralēli, vai ne? Tu to vari, jo, man apnika rakstīt, es aiziešu padarīt to, tu vari būt riktīgi produktīvs. ADHD cilvēki patiesībā, ja viņi saņemās, viņi ir tik ļoti produktīvi. Viņi var izdarīt daudz darbus vienlaicīgi. Bet vai te nav viņiem kaut kādi periodi, kad, lai arī ko tu darītu, tu vienkārši nevari iziet no tā nedarīšanas. Jā. Tā ir tāda klasiska lieta. Un vēl šitais, kāds bija tas vārds? Prokrastinācija, jā. Man šitais nīķis arī ir nenormāli milzīgs. Man nesen bija šitais, es ļoti neiesaku to darīt. Tas, ka es to varu izdarīt, esmu ļoti skilled daļdirsējs, teiksim tā. Esmu ļoti pieredzējis, es visu savu dzīvi esmu izslīdējis cauri tikai to, ka es māku runāt. Man nav bijusi neviena prezentācija nekad dzīvē, piemēram, sagatavot, kad es vēl mācījos augstskolā. Es vienkārši kaut ko vārījos pie tā, un es vienmēr izslīdēju cauri. Un man nesen tieši to prokrastināciju bija tā, man bija pusotrs mēnesis, man vajadzēja novadīt lekciju. Tā kā lekcija par to, kā nesačakarēt savu publisko imidžu strādājot regulētā industrijā, kas ir kačiņķi, regulated industry. Man to vajadzēja novadīt citiem kolēģiem. Un man bija pusotrs mēnesis laiks sagatavot prezentāciju. Pārāk ilgi. Pēdējais vakars, jā? Es to izdarīju no rīta. Man bija jāsāk lekcija Zoomā 11. Un es piecēlos 8, paēdu brokastis, izceru kafiju, tad es kaut ko sāku lipināt kopā, es uztaisīju 5 slaidus, un tad izdomāju, labi, darīsim šito praktiski. Sāksim darīt praktiskas lietas. Un kaut kā tā ir to prokrastinācija. Bet es ļoti neiesaku to atkārtot, tomēr vajag mēģināt savākties, nevajag. Tas, ka man sanāks, nenozīmē, ka jums sanāks. Tad to nesaka aizvainojuši, es domāju, būs sūdi. Nemēģiniet atkārtot. Man ir prokrastinācija tas pats, man ļoti viļņveidīgi viņa parādās. Jā. Un, nezinu, tur 2-3 dienas vai ilgāk dažreiz. Un tad man tāds pilnīgs būs, ka es visu izdaru. Kā es tev šodien vēl no rīta stāstīju par tiem telefonu zvaniem, ka es nevaru parunāt telefonu, man tā kā anxiety. Bet tad pienāk diena, es saņemos, es visus apzvanu, visu izdaru, un pēc tam es atkal iekrītu savā tajā comfy spotā, kur es... Tev tādi īsi enerģijas tādu uzrāvi. Viņš tā kaut kāda... Man liekas, mentālā veselība, tas nav labi. Tas noteikti, tas ir pakaļā. Man ir arī bipolārisms, bet parasti ADHD un bipolar, viņi parasti īstenībā iet roku rokā. Viņi parasti ir kopā. Un, kas ir interesanti, viņš progresē ar vecumu, konkrētas bipolārisms. Tas nav tā, ka tev paliek vieglāk īstenībā, tas paliek more intense. Un man tieši nesen par šito visu izdarīšu, es baigi uzmanīgā, jo tas progresē. Un man bija tā, ka man viņi parasti nebija tik intensi, bet man bija, piemēram, tikko burtiski 2 nedēļas. Es močīju uz 200 km/h vienkārši, es nesos. Man bija tā, ka es naktīs nevaru pagulēt. Es eju gulēt pusnaktī un es eju gulēt. Labi, es gribu iet gulēt, jo tad es varēšu rīt ātrāk piecelties un sākt darīt kaut kādas lietas, vai ne?
Un tu mosties ik pa pusotrai stundai, un kā tu pamodies, tev kaut kas jau sāk galvā notikt, skanēt, tas ir briesmīgi, tu nevari izgulēties. Tu savācies pa dienu, sagrābies vienkārši visus darbus, un uz 200 km/h tu operē, tu funkcionē. Davai izdaram to, aizbraukšu, tur satiekamies, tur, jā, davai, viss notiek. Un sūdīgākais tas, ka tu sarunā uz priekšu kaut kādas lietas. Jā, tu sarunā. Man tas pats. Man bija tā, davai, es 10 no rīta taisīšu tetuvējumu pie stepa, 4 pēcpusdienā es tetuvēšu ciet vēdā. Un tu pēc mums skrien, un pa vidus varētu treniņu paņemt. Un tu sarunā visu to kaut kādu nedēļu uz priekšu. Un šitā es operēju 2 nedēļas. Sākumā tas ir baigi jautri pirmo nedēļu. Esmu tik enerģisks, tik daudz produktīvs. Un tad, kad tu fucking ieskrien sienā ar tiem 200 km/h vienkārši, ej tu nost, šī tik intensīvi, šī tik slikti man nebija bijis, tā kā vispār es nebiju jūtis, un tas bija tieši nesen. Es 4 dienas nevarēju normāli izlīst no istabas ārā, man bija reāla depresija, vienkārši šitā, man smadzeņu ķīmija pārslēdzās, pilnībā pārslēdzās smadzeņu ķīmija, ka viss, man ir depresija, es nevaru ielīt, es tādu sūdu runāju. Man reāli draudzene uztraucās vienā brīdī, ka kaut kas nav labi. Es tādu sūdu runāju. Un tiešām pilnīgākā depresija, un es nevaru atbildēt ne uz ziņām, es nevaru pacelt klausuli, kaut kā dafi gāja e-pasta, un sūdi ir tādi, ka tu uz to nedēļu, tu esi sarunājis visas šīs lietas, un tu nevari pat piecelties no gultas vienkārši. Tā kā tagad, kad man pārgājas, es atkal esmu mazliet tādā hiperaktīvā fāzē, bet es šobrīd pēc visas šīs pieredzes, es ļoti no tā mācos. Es bišķiņ, kad es jūtu, es uzelpoju, davai, es tagad nerunāšu uz nākamo nedēļu neko, davai pirmdien sarunāsim. Un es mācos tā bišķiņ nesagrābties visu uzreiz, bet es atceros, Jāni, atceries, kas nesen bija, tu tūlīt nokrāšos. Tā kā tā. Oh. You're in for a ride. Vienkārši tas, ko teicu, ka tā kā sarunā visu uz priekšu, man arī ir tā, bet tā kā es saskaros ar to, ka es sarunāju, pienāk tā nedēļa vai mēnesis, un es vairs nevaru es izēju no tās mājas, man nav tik traki bijis, paldies Dievam, vēl tā, ka es pilnīgi guļu un tā, bet man ir ļoti grūti iziet no mājas, un man sarunā tas tikšanās, un es eju ar mokām uz tām tikšanām, un kad es viņas sarunāju, es biju Aleks Haicēlis. Jā, un tur kaut kāds pazīmīts, tā ir sāk nākt. Kā Jānis teica, tas ar vecumu progresē. Jā, bet tā ir. 3,5, man ir 3,3. Piedod. Bet iepriekš tu. Es neesmu tikko. Un vispār 35 skaitās vīriešu primes. Tā kā tas skaitās primes, tā kā es vēl tuvojos pēc savam primam. Tu iepriekš minēji, ka mēs katrs esam savas vidas produkts. Jā. Pastāsti, kā bija, kad tu biji jaunietis, pēc kādiem kritērijiem vai kā tev sanāca izveidot to cilvēku loku, kas tev bija apkārt. Protams, neskaitot ģimeni, jo ģimeni mēs neizvēlamies, bet draugi un pārējie. Reāli, kā jau es teicu, man sanāca tā, ka man tā jaunībā sadalījās 2 daļās būtībā. Līdz 20 gadu vecumam bija, tā kā es tusējos pa Ziepnieku kalnu, tur kaut kādi bijušie skolas biedri. Zini, jau uzreiz, kad tu pabeidz vidusskolu, nav tā, ka tev pilnībā pamainās. Nav tā, ka tev izmainās pēkšņi visā. Ne? Tāpat tu turpini tusēties, kas man ļoti patīk. Man bijušie skolas biedri super forši, bet ilgtermiņā tu saproti, ka jūs katrs esat tik nenormāli dažādi. Jūs patiesībā saproti, jūs esat tik dažādi, nav nekāda substance, kas uztur to kopā, zini, visu, zini, jūs vienkārši pārāk dažādi. Jā, tikai tāpēc, ka jūs bijāt tajā klasē, tas nenozīmē, ka jūs esat baigi līdzīgi. Nav, dažreiz ir, es nesaku, ka nav, bet, un tā, un tad es vienkārši izlācos no Ziepniekalna, tas tieši tik vienkārši. Arī augstskolā, kad sākumā pastudēju, es to arī augtskolā tev zināmā veidā, tas virziens viss interesē, vai ne, bet tā kā arī nav. Nav, es pat īsti nekontaktējos tur nevienu kursā, nebija mans džems īsti. Un tad es vienkārši pārvācos ārā no centra. Tā kā, zinu, bija internet draudziņi, tur bija Twitter sākums, tikko viss, mēs tur kaut ko gudri dirsām, tur aptuveni zinājām. Jā, kaut ko, un vienkārši sākām, centrā, davai tiekamies uz aliņiem. Un tad kaut kā pakāpeniski caur vienu, caur otru arī tas burbulis izveidojās. Un tad, kad tas burbulis, tas core bija savākts,
tad arī mainījās viss pilnībā. Tā kā, būtībā tu pamaini vidi un varētu teikt, tu pamainies pats. Tas ir arī galvenais. Tā ir, kad cilvēki kaut kādi saka, es nekad nemainīšos, visi mainās. Visi mainās agri vai vēl. Tev var palikt vērtības un principi. Jā. Absolūti vērtības un principi vienmēr tev paliks. Bet tu kā cilvēks, tu mainīsies atkarībā no vidas. Tas tā ir. Mēs pielāgojamies, mēs esam adaptabli. Un man liekas, pilnīgi piekrīt, un es arī uzskatu, ka ir jāmainās, un man vienmēr liekas tā kā, pat sadusmo, kad kāds saka, tu esi mainījusies vai mainījies. Jā, tavi man liekas, tā kā... Jā, visiem jāmainās, jā. Bet viņi to uztver kā kaut kādu sliktu lietu. Labi, es neko sliktu tiem cilvēkiem negribu teikt. Lai viņiem laba veselība. Lai viņiem laba veselība un viss, un bišķiņ kaitini tie cilvēki. Bet viņiem ir tas... par to mainīšanos. Zin kā, cilvēks ir uzbūvēts tā, mēs esam sociāli uzbūvēti tā, ka mums ir jāizdzīvo. Un ja mēs pamainam vidi, mēs gribam izdzīvot tajā vidē, zini, tev iemetīs jaunā vidē, un tev tāds instinkts ir izdzīvot. Un kā tu vari izdzīvot? Pielāgojoties, zini? Pielāgojoties. Tu pielāgojies tajā vidē, ķipa, lai izdzīvot. Bet tas viss ir tīri, mēs neapzināmies, ka tie ir tīri instinkti, un tieši tāpēc mēs mainamies. Jo tas ir vienkārši instinktīvi mūsu dabā. Mainīties atkarībā no vidas. Skaties, cilvēki gāja uz Ziemeļa Eiropu, vai ne? Audzēt bārdus, sēdzēt audzēt bārdus, kaut ko no tiem vikingiem pamācīties. Cilvēki migrēja uz dienvidiem, baigais čils vispār, baigi viss mierīgi. Mēs mainamies, vienmēr mainīsimies. Man liekas, baigi arī izmaina jaunieti, tad, kad viņš viens aiziet no ģimenes dzīvot atsevišķi. Un otra lieta, man liekas, arī, ka tu ārā no līdz, lasies ārā. Apmēram, jā. Un kas tam iet uzreiz klāt ir, kad viņi sāk strādāt, viņi sāk apzināties, ka viņi paši sāk sev pelnīt un tā tālāk. Baigi skaisti. Tu atceries savu pirmo darbu vietu? Jā. Cik tev bija gadi, kas tas bija? Man bija 18 gadi, es biju sētnieks bērnu dārzā. Ok. Kā tu tik līdz tam pastāsti? Tur muteri pazina kādu, kas pazina kādu. Tas bija 2008. beigās, tas bija 9. beigās, kad krīze bija hitojusi, tā kā, kad krīze bija savā pilnbriedumā. Tev nebija baigi daudz opcijas darbiem. Tu nevarēji baigi izvēlēties darbus. Man vajadzēja vienkārši kaut ko, jo man senčām palika bez darba. Tad es vienkārši tur strādāju, pēc tam uz Angliju aizbraucu, gadu padzīvoju, tur nooktvās. Un tas bija mans pirmais darbs. Un tad kaut kā vienkārši sācu pamēģināt visādas lietas. Tā kā man patīk dzīvē, es tieši šodien pats to klausējos. Es nevarētu nekad iedomāties. Vēl pēc tam, kā ir tiem cilvēkiem, kuri saplāno visu savu dzīvi, kuriem ir viens sliedes, kad viņi izdomā 17 gados, man vajadzēs to un šito, un es iešu tā un šitā, un viņi uzliek tādas vienas sliedes, un viņi cenšas visu savu dzīvi vadīties pēc tām vienām sliedēm, kas viņiem sanāk, kas viņiem nesanāk. Un tad, kad viņiem kaut kas nesanāk, viņi tur krīt panikā, viņi pārdzīvo, viņi sev šausta. Es tā nekad nevarētu dzīvot, es tā nekad nevarētu vadīties, tāpēc esmu bijis šausmīgs rebels pret saviem senčiem, kuri bija, viņi ļoti old school, viņi bija, tagad ir labāk, tagad es viņus esmu pilnībā izmaiņu, es viņus esmu izaudzinājis. Esmu izaudzinājis senčus. Tā ir, tā jābūt. Jo viņi agrāk bija arī, tur jāpabeidz augstskolu, tur jādabūna darbs ofisā, zini, un tad... Standarta dzīve, pareizā dzīve. Jā. Bet arī skolā ieliek, arī skolā. Jā, skolā arī ieliek. Man arī bija tas tā, 25 gados saprecējušos, tāpēc, kad 25 gados manā Jā, tāds uztaisi ceļu. Jā, tad man tur 27, 28 būs jau kaut kāda māja. Man bija. Es biju tas cilvēks, kuram bija tas izveidots. Tu biji? Bet es gadu pēc skolas to sapratu, ka tas nestrādā. Tīti vaļā no zombēšanas, tur skalo visus. Bet jā, un es tā nevarētu iztēloties nekad dzīvot vienkārši. Man patīk skatīties, kas notiks. Man patīk pamēģināt visu laiku kaut ko jaunu, jo man patīk tas thrill, tas adrenalīns, ka es nezinu, kas notiks. Man patīk tas, ka es nezinu, kas notiks. Man tāds, pačikosim. Man patīk tā interese. Nedrošības sajūta pēc, ne? Zini, man par to ir daudz prasīts, kopš es aizgāju vispār no jebkāda, pamatdarba, no 9 līdz 6. Mans pēdējais darbs bija Citadeles bankā.
sociālo mediju menedžers. Man ir vidusskolas izglītība tikai. Es savu ceļu līdz turienei aizdirsu, vienkārši ar muti, goda vārds. Es tik labi runāju, tik labi, ka es varu dabūt darbu bankas mārketingā bez izglītības. Rītīgi neesi. Paldies! Un tas bija mans pēdējais tāds darbs, un es paņēmu to lecienu, zinu, to leap of faith saucamo, ka man bija tā izplānos, ko es bišķiņ padarīšu. Ok, es pelnīšu naudu tā, es uztaisīšu podcastu, es darīšu šito, un es paņēmu to leap of faith, un tagad es varu teikt, es jūtos svētīts, ka man tas sanāca, un tā nedrošība ir tā, jā, ok, ir sūdīgāki mēneši, ir labāki mēneši, ir ļoti labi mēneši, bet ir arī ļoti, ļoti slikti mēneši, un ir pat vairāk ļoti slikti mēneši, citreiz par to stabilitāti, bet dienas beigās man tas patīk, jo ja tu visu laiku spēlēsi droši, tu nekad nedabūsi iespējams to, ko var dabūt tikai spēlējot nedroši, tikai fucking ar galvu priekšu. Zini, kā dzīvē patīk drosmīgi? Dzīvē ļoti patīk, ka tu paņem lielus riskus. Un ja tu neesi mīzali, un ja tu esi gudrs, un ja tu esi stiprs, un ja tu esi strādīgs, un tu paņem šo risku, dzīve tevi ļoti atalgos. Viņai patīk tādu, manuprāt. Es nezinu, varbūt tā arī nav. Man uzreiz rodas jautājums, cik darba vietās oficiālajās tu pastrādāji, kamēr tu saprati, hei, nē, es riskēju dzīvē. Sēdnieks, novērtēja, tālāk aģentūra. Astoņās mums sanāk. Nē, 7. Bet tas ir bijis ilgā laika periodā. Tas ir bijis tā kā, tas pa lielam ir 7 gados. Jā, pa lielam es tā pareikināju, tas ir 7-8 gadu laikā 7 vietas. Citur mazāk, citur vairāk. Mans mīļākais darbs bija, es agrāk biju žurnālā FHM. Redaktors bija tās vīriešu žurnāls. Un tas bija pēc noliktavas. Es biju sētnieks, tad Anglijā es noliktavā strādāju, tad atbraucu uz Latviju. Man diezgan labi sāk strādāt noliktavā. Tā vajag pastrādāt, kamēr es izdomāšu, ko gribu darīt, būšu noliktavā. Te es strādāju noliktavā, un starp citu es lielisks krāvējs un lielisks komplektētājs, godvārds. Es māku komplektēt lietas, un es ļoti labi nesu lietas. Tā kā, ja kādam vajag. Jā, mierīgi. Tas ikdienā nodara ļoti labi, man liekas, ne? Un tad es vienkārši sāku rakstīt online blogu. Es blogoju, viņš palika populārs vienā brīdī riktīgi. Tad es vienreiz sadzēros, aizsūtīju FHM redaktoram e-pastiņu, tādu iepazīšanos vai ne, kaut kādiem linkiem uz savu blogu, ka es gribētu pa brīvi jums parakstīt. Viņš man tur iedeva kaut kādu mājas darbiņu, kaut ko, un tad bams. No noliktavas es 2 gadus biju FHM redaktors, žurnālists, redaktors, viss tās bams. Tad žurnāli nosprāga. Mēs zinām, kas notika. Atnāca vecā kaulēnā, paņēma 90% žurnālu, ka ir izdzīvojuši tikai tops. Un tad es aizgāju uz reklāmas aģentūru. Reklāmas aģentūrā es mēģināju būt projekts un ir ļoti labi saprast, ko tu nevari darīt. Es sapratu, ka es tas nevaru būt nekad. Tad es biju citā aģentūrā kā copywriters, tas jau bija vairāk pa manu tēmu, tur sociālajie mēdīji, tur copywritings, zinu, domāt reklāmu tekstiņus, un tad man no aģentūrās arī nebija tur stabili, nebija algas laikā, viss bla. Un paralēli tam satīns jau sāka veidoties, paralēli tam mēs jau sākam kaut ko tur formēties, veidoties. Un tad pēdējais darbs bija, es redzēju sludinājumu Citadels bankā, un labi aizvešu Spārnam. Kāpēc viņš tā banku iepriekš pieminēja? Tad strādā Citadels bankā pēc pārunām. Cik ilgi tur nostrādāja? 8-9 mēnešus kaut kāds. Vai dienas to? Nē, kaut kāds 8 mēnešus. Bet jā, jo kāpēc jautāju par tām darba vietām to skaidru, tāpēc, kad arī es esmu ar tādu domu saskārusies, ka liekas, tu pasrādā tur, īsti nesaprotu, ko tu gribi, ko tu kā, un tur ir, lūdzu, pastrādājiet 7 darbos, un tad var jūs tikai sapratīsiet. Jā, bez stresa. Jā. Un zini kā, man, piemēram, es uzskatu, ka tas ir labi, tad, piemēram, darba devējs, viņš tas darba devējs, viņš apstīsies, kāpēc tu tik bieži maini darbus? Tāpēc, ka tu gribi pamēģināt visu kaut ko jaunu. Tā kā vienkārši, un tev ir liela pieredze.
tas ir ļoti labi. Tu esi kaut ko iemācījies tur, tu esi iemācījies kaut ko tur. Tātad tu visas šīs zināšanas, ko tu iemācījies pa 3 vietām, tu viņas 4. vietā visas līksi lietā. Un es... Bet, protams, mēs visur tevi redzam un dzirdam, kā skaļu spilgtu personību un tā. Kur sauc Jānis? Kurš ir, kaimiņi Janka tepat. Jā, Jāneks. Bet, Jāneks, jā. Bet vienā podkāstā tu minēji interesantu lietu. Tas bija gan 4 gadi atpakaļ, bet es kaut kā pilnīgi uzķēru. Un tu tur teici, ka tu īstenībā gribētu dzīvot laukos un tev būtu kazas. Jā, es joprojām. Kāpēc tu nevari būt spilgta un skaļa personība un dzīvot laukos ar kazām? Kāpēc šīs 2 lietas nevar koegzistot? Es goda vārds gribētu savu fucking pick-up traku, es gribētu močīt dubļainos gumijniekos savā pick-upā uz kaut kādu vietējo tirdziņu. Gumijnieki tev jau ir pēc šodien? Gumijnieki ir pa Grāns ceļu ar tādu 6-7 promilītes, kā jau tas piedarās pie lietas. Es jokojos, tas bija joks un tā, bišķiņ tā tiešāvis vai ne. Es gribētu močīt savas kāzas visu. Vistas aiziet pēc olām, es ļoti to gribētu, es ceru, ka es kaut kādā noteikti tālā nākotnē, ka man arī tas būs un ka es dzīvošu savā rančo. Jā, tas galvenais, ko es gribēju to jautāt, vai tas nav mainījies? Nē, tas pilnībā nav mainījies, man tas ļoti patīk. Bet tas vienmēr tā ir bijis arī jaunībā? Nē, es visu dzīvi esmu bijis tāds pilsētas puika riktīgs. Un es vairāk sliecos mentāli, esmu toču country boy. Un tas nav tā bijis visu dzīvi, tas ir konkrēti pēdējos gadus, jo tas, man liekas, visiem tajā brīdī, kad tu paliec vecāks, to gribās bišķiņ vairāk to mieru. Tev vairs neprasās nekur skriet, negribi. Piemēram, arī tāda dzīve kā man visu laiku šausmīgs troksnis apkārt, visu laiku šausmīgs troksnis visur. Tā kā tev dienā tik daudz cilvēki, tev kaut ko prasa, tev piesienās, tev kaut ko zvana. Es tev pirmoreiz arī zvanīju. Nē, tu drīkst, tu esi tik ļoti forši un zini, un tu ieesi sociāltīklos un visu uz visām pusēm notiek. Tik šausmīgi izdedz no tā, un tu gribi to, piemēram, es tāpēc no centra pārvācos atpakaļ uz Pārdaugavu. Piemēram, es dzīvoju Torņakalnā, man tur ir forši, es izēju uz ielas un zālīti, koki, klusa iela vai ne, izdzer kafiju, uzpīpēja, man 2stāvīga tā koka māja ar pagalmu, zini, forša un nenormāls kaips. Un tas ir tāds pirmais solis, jo, zini, es sapratu, es uz klubiem vairs, nē, es ir viens bārs, uz kuru es eju, un tāpat reti ļoti. Kurš? Bāka, stabu tērbatas, tas ir mans vismīļākais, tur visgaršīgākie kokteļi, kad jūs esat Rīgā, ļoti iesaku aiziet uz Bāku, stabu tērbatas. Vislabākais. Paldies, sveiciens Bākai. Un tu dažreiz var tevi satikt? Jā, dažreiz man, ja paveicās, ja mēnesis ir nostājies pareizajā, tur, ja ir full blue moon, katrā blue moon. Visi sastājies pa pareizajā vietā un tā. Tad no centras pārvācos atpakaļ uz Pārdaugavu, jo tas troksnis apatnika un baigais miers. Un tagad tas nākamais solis, man vēl vajag pilsētu, es tā neatsakos no viņas, zini, bet es gribu bišķiņ mierīgāku pilsētas daļu, iet tālāk no centra, tālāk, bet nākotnē es jau gribu iet tālāk no Rīgas, tā kā tā. Līvāna ir viens variants? Līvāna baiglabās variants, baiglabās. Man patīk tas tilts, kas jums te ir, tur pie Rinčikas, baiglabās tilts, var to... Pareizi, taču var gadiem palikt sliktāks. Jā, tieši tā. Tagad nedaudz pārējāt uz mūsu podkāsta otro daļu, uz devumu. Jā, mums tā podkāstā ir. To es tev neteicu. Jūs vārds, Sorry. Cik pazīstams tu esi ar jauniešu terminiem, kaut kādu jauniešu slengu? Man liekas, ka diezgan, bet es vairs neesmu jaunietis. Es esmu bijis bišķiņ out of the loop jau kaut kādu laiku, bet man patīk domāt. Es taču esmu stilīgs, es vēl skaitos stilīgs, vai ne? Yes! Galvenais, ka zini kā, mani pofīgi, ko par mani domā boomeri, mani pofīgi, ko par mani domā kaut kādi 40, 50 gadiem. Man svarīgi, lai esmu hip with the young people. Man svarīgi, lai esmu stilīgs jauniešiem. Tev labs
Pohuj, ko citi domā. Nu, tad to pārbaudīsim, cik labi tu zini jauniešu terminus, jauniešu slengu. Un es vienkārši sākšu ar pirmo flex. Kas ir flex? Fleksēt, izrādīties. Tieši Nu, tā. fleksēt, mēs dziesmās uz laiku to sakam. Jā. Protams. Sākam ar vienkāršiem. Jā. Kas ir? Basen. Es bācu šo vārdu tik daudz redzu. Basen, tā kā... Es mēģināšu kontekstu viņam iedot. Es viņu redzu daudz kontekstā, bet basen, nu tāds afigēnijs, tāds krūts, Jā. ne? Jā, tāds krūts afigēnijs. It was basen, Jā. piemēram, jā. Jā. Bet tas tāds jaunāks. Lit, afigēni, vai krūts. It's lit! Travis Scotts, it's lit! Ok, kas ir drip? Drēbs, protams. Kā tas saģērbies? Jā. Drips? Jā, Jā. protams. Ko jūs domājat, man te iegāst kaut ko? Es zinu visu! Izrādās. Pēdējais. Čugi. Nezinu. Ne mazākās nojausmas. Uz šito es iegrābos. Šito es nezinu. Bet arī šo jauniešu nezinu. Tas ir vairāk par kaut kādām, par lietām, kas vairs nav trendā. Tas tā kā teikt, piemēram, vārds čoin. Tas vairs nav Tā kā teikt vārdu čoin. Jā, Es piedāvāju... Tas ir čugi, jā. Es piedāvāju atgriezt, jaunieši izmantojot vārdu, tas bija čoin. Vai kaut kāds stulbs vārds no 2000 sākuma. Jā, tas būtu tas čugi. Tas vairāk tā kā... Kičīgi. Tas bija baigi kičīgi. Aizmirst, ka tāds vārds eksistē. Vēl bija fifīgi. O, es atceros. Bet fifīgi vēl par piedurties ar viņu kaut ko. Mēs nesen turnējām, kas vēl bija. Čoini, man liekas, tas stulbākais ir. Taču ir stulbākais. Jā, rakstiet komentāros, ja jūs atceraties kaut kādas vārdus, to klausās cilvēku uz 40. Kičīgi. Un tur minūtes pāris atpakaļ pateic, tev pofiku 40 gadnieku domā. Nē, Bet rakstiet komentāros. Nē. Bet tu zini, ka pēc 7 gadiem tu būsi 40. Jā, bet es būšu stilīgs. Labi, lai tagad jau arī īstenībā visi 40 gadnieki. Tas tās stulbinē masa 40. Fucking cool. Jo, zin kā, mums joprojām ir kaut kāds tas iespējas. Mums joprojām tas iespējas, ka mēs runājam no kaut kādas 15 gadnieku perspektīvas dažreiz, ka tur 40, tur 50, bet īstenībā, un mēs runājam no tās perspektīvas, kaut mums pašiem jau tricārs visiem ir, bet mēs joprojām runājam no kaut kādas 15 gadnieku perspektīvas, un tas sanāk jocīgi, jo tagad man tā padoma, labi, es pieduroties, saku 40, 50, es pieduros tam, protams, bet jā, man pašam pēc esmu tuvāk 40, nekā esmu tuvāk 20. Jā. Padomājot par Bet to. es arī esmu kaut kā, pēc sajūtām, es esmu iesprūdusi kaut kādos 25. Jā, man arī, es jūtos 27 maksimums. Es jūtos konkrēti uz 27. 27. Konkrēti jūtos tā. Nes cik ilgi tas būs? Nezinu, Uz cik tu? Vai Man tu ir tā ir? 27, un es nedomāju. Ir nice, ne? Ir Dzīve ļoti, laba. jā. Vai ne? Dzīve ir laba, Bet tā, man liekas, jā. tā ir tāda sulīgākā. Tā ir Man laba. tāda sajūta. Ui, man viņa bija ļoti sulīga. Labi, ka dzīves esmu, vai ne? Bet bija ļoti sulīgi. Bet, jā, 40 minūtes vairāk jau paskatījuši šo teātri. Vēl kaut kas? Un, vai jūs man laidīsiet brīdi? Nē, es droši nesteidzu. Nē, mēs vienmēr cenšamies nobeigt ar vienu jautājumu. Jā. Var arī apdomāties, var arī šaut ārā uzreiz, kas sakāms. Tava definīcija vārdam jaunietis? Es nedomāju, ka jaunietis ir konkrēti valdības uzspiests skaitlis. No 18 līdz 30. Es nedomāju, ka tas jaunietis. Man liekas, jaunietis ir dvēseles stāvoklis, zini? Ir dvēseles stāvoklis. Es teiktu, jaunietis ir tāds dvēseles stāvoklis, kurā neatkarīgi no tava bioloģiskā vecuma tu vēlies, tu joprojām esi rebels, tu joprojām vēlies izzināt pasauli, tu vēlies iepazīt pasauli, tu vēlies pierādīt sevi, tu gribi darīt pasauli labāku, zini, ka tu vēl atplesi savus spārnus, ka tu vēl neesi salauzts, ka tu vēl neesi atspārdīts tiem spārniem, zini. Un es teiktu, ka tas ir jaunietis, tas ir dvēseles stāvoklis, jebkurā cilvēkā neatkarīgi no vecuma, zini, ka viņam ir šīs te īpašības, kas ir konkrēti jaunietim.
Ļoti labs skaidrojums. Šāda definīcija vēl nav bijusi mums. Jā, dvēseles. Es gudru, Džek. Es teicu, ka es visu savu Tu dzīvi vari vienkārši... visur, jā, kā. Zini, kad man nākotnē aptrūksies kaut kādu projektu, ko darīt un tā tālāk, man liekas, pasniegšu vienkārši online kursus, kaut kādu scam, zini. Es mācīšu tevi runāt, cipa, zini. Spied nākamo lapu, nospied nākamo lapu tikai par 29,99 PDFs, kuru tu vari nokačāt. Pa 199,99 5 privātas stundas ar mani pa Skype. Pa Skype! Jā. Ok, forši. Uz tādas pozitīvas nots un uz tāda jaunieša dvēseles stāvokļa mēs arī nobeidzam mūsu 4. epizodi. 4. no sirds, ne? 4. no sirds. Jā. Paldies, dāmas, baigi forši. Es novēlu, lai jums ir tikpat labas sarunas, lai jums nāk vienkārši visi cilvēki, lai jums neapsīkst arī tiešām tā jaunieša tā enerģija, tā vēlme padarīt kaut ko labāku, zini, jo dienas beigās šis podcasts ir paredzēts tam, lai iespējams kādam, kas to dzirdēs, paliks no tā labāk. Tā kā jūs darat baigi svarīgo darbu un paldies jums par to. Paldies, ka tu atnāci un padalījies. Es biju ciemā vienkārši. Es tā ieskrēju. Es vienkārši garām braucot ieskrēju. Kāpēc? Nav jau melots. Nav jau melots, jā. Jā, tālāk. Super, paldies. Čau. Tā.